Šī gada Vidzemes uzņēmēju dienās Valmierā savu novadu pārstāvēja arī Gulbene. Apmeklētājiem tur bija iespēja satikt tādus labi zināmus uzņēmumus kā Sijā Dimdiņi un zemnieku saimniecību Ķelmēni. Gulbenes novada pašvaldības stendā ik viens varēja degustēt dažādus vietējos produktus, uzzināt vairāk par turismu iespējām novadā un smelties idejas nākamajiem izbraucieniem un atpūtai Gulbenes pusē. Gulbenes novads lepojas ar ikvienu savu uzņēmēju, gan mazu mājražotāju, gan tādu uzņēmumu, kas tikai aug un attīstās, gan arī ar tiem, kuriem jau ir bagāta darba pieredze un varbūt arī tie, kas turpina tradīcijas savos uzņēmumos un nebaidās attīstīties, ir drosmīgi. Mēs tiešām lepojamies. Nenoliedzami katrs uzņēmējs var piekrist, ka šāda veida pasākuma nozīme ir ļoti būtiska. Tā ir iespēja ne tikai prezentēt savu produkciju un satikt potenciālos klientus, bet arī veidot jaunus kontaktus, stiprināt sadarbību un popularizēt savu novadu plašākai auditorijai. Klients var atnākt, pagaršot, pataustīt, un tomēr svaigā gaisā jau tās garšas kārpiņas ir savādākas. Īstenībā ļoti jauki gāja. Mums ir gan mazie klienti, patstāvīgie klienti, jaunie klienti. Un visi dod tādu pozitīvu lādiņu, kad mēs īstenībā pat nejūtam, kad jau diena būs tūdaļ galā. Tā ka tas ir prieks, tas ir appusējs prieks. Interese bija liela. Un kāds arī izmantoja iespēju pagaršot to, ko kādreiz plauktā ir nolūkojis, bet varbūt kaut kur nav bijusi drosme, kā piemēram Bloody Mary Virgin, kas ir tomātu sula. Skaidrs satraukums visdrīzāk ir bijis uz norādīto čili pipariņu. Un šodien bija tā unikālā iespēja jau potenciāliem klientiem arī nogaršot un iedot mums atsauksmi, kas mūs arī priecē. Šim pasākumam, salīdzinot ar ierastajiem tirdziņiem, koncepts ir atšķirīgs. Šeit galvenais mērķis nav tirdzniecība. Uzņēmējiem tā ir iespēja prezentēt gan jau iemīļotus produktus, gan jaunākos piedāvājumus. Arī abi Gulbenes novada uzņēmumi uz Valmieru bija atveduši vairākus jaunumus. Piemēram, Ķelmēni līdzās tradicionālajai maizei prezentēja arī jaunu produktu – rupmaizes kārtojumu enerģijas batoniņu, kas tapis no ķelmēnu maizes. Mums ir tā, ka mums ir sadarbība ar Vīsmeju, un tā sadarbība ir veiksmīga. Tā garša ir tiešām ļoti garšīga. Man ļoti arī garšo, un es ļoti ceru, ka klientiem arī garšos. Savukārt Dimdiņa apmeklētājiem piedāvāja nogaršot fermentētu burkānu sulu. Produkts ir tikko svaigi izstrādāts ar ļoti labām īpašībām un noteikti gaidas vai asociācijas ir ar svaigi spiestu burkānu sulu, kur šodien arī cilvēki garšojot izrādīja, grimases rādīja savu, kad ir varbūt cik nu vilšanās vai pārsteigums par tām gaidām. Sula ir ar mazliet vieglu skābu garšiņu, kaut kur sāļumiņš arī un burkānu nots pašās beigās. Tā kā bija, kas izteicās ļoti, ļoti garšīga sula un kādam savukārt tā kā ne īsti viņa gaumē, bet šodien bija tā unikālā iespēja patiešo uzrunāt jau potenciālo klientu, dot pagaršot, saņemt atsauksmi. Veikalu plauktos pieļauju būs vasaras beigās. Vidzemes uzņēmēju dienas neapšaubām ir viens no nozīmīgākajiem reģiona biznesa notikumiem, kas vienviet pulcē uzņēmējus, mājražotājus un apmeklētājus no visas Vidzemes.